Mēs turpinām tālāk ar 20. nodaļu no manas grāmatas, jo kamēr prāta rītrosme ir atvaļinājumā, mēs lasām nodaļu ikdienas no manas grāmatas, nekad nepērc viena airi. Un es pēc tam arī pastāstu kaut kādas papildus nianses par kādu kontekstu. Šobrīd mēs atrodamies Itālijā, un tie ir interesanti vieta, kurā mēs vakar bijām. Perfekts piemērs tam šim konkrētam restorānam, šim cietoksnim, tā varētu teikt. Lielā zive un iestaigāta taciņa, tā ir 20. nodaļa. Mūsu valodas skolai, valodu vēstniecību uzsākot tulkošanas darbību 2003. gadā, izsisties ļoti palīdzēja GoTranslators. Vietne, kurā to laiku tulki publicēja savus vakances un aģentūras izlika sludinājumus par darba iespējām. Uzsākot īstermiņa īres biznesu, uzreiz publicējāmies SSA, pēc tam Airbnb un tad, protams, arī Bookingā. Tās bija īstermiņa īres taciņas, par kurām pie mums atticēja daudz jaunu klientu. Veiktspējīgam paziņam no Kultīgas pirms kādu laiku es ieteicu savu produkciju pozicionēt arī, kā ir tāda viena website, tāda fair.com, kas pēc tam viņu uzņēma un nodrošināja vērā ņemam pasūtījumu apjomu. Ir tādi cilvēki, akas, wells, ja, kuri visus pazīst. Un ir zīmoli vai platformas, sauksim tās par lielām zivēm, uz kurām taciņas ir iestaigājuši ļoti daudz tavu potenciālie klienti. Pārdot savu veco autobusu daudz vieglāk, nevis stāvot ar plakātu pie savas mājas, bet gan publicējot sludinājumu SSA vai tagad arī Facebook Marketplace, ja, kur to redz 100 vai 1000. Protams, par šādu pasmelšanos uz lielo zivju rēķinu būs jāmaksā vai jādalās peļņā, bet tas ir daudz jaudīgāk un ātrāk. Atceries dziesmu Lielā zive, jā, Elolika, labsirdīgi bija. Tāpēc, ka mēs spējām mūsu klientei Denijai Džonsonai piesaistīt vairākus tūkstošus klientu 19 valstīs un nopelnīt viņu organizācijai vairāk nekā $1 miljonu vienu konkrētu gadu ietvaros. Daudz šīs nozares eksperti mani toreiz iecēla tādā vilcēja pels statusā. Bet, ja pavisam godīgi, man bija tikai jāiemācās sērfot uz Denijas jau eksistējošās atpazīstamības viļņu. Man nebija viņas zīmols jāizveido no nulles. Visās šajās valstīs jau bija ļaudis, kur bija viņas fani, un es tikai godīgi saliku tikai punktiņus uz I. Un palīdzēja noorganizēt trūkstošo fiziskās saskarsmes posmu, tas ir apmācību konferences. Protams, knifiņš ir tāds, ka tirgus mainās. Tad, kad mēs sākām tulkošanu, sākām ar GoTranslators. Nu jau vairāk kā 10 gadi šī platforma nav vairs efektīva. Un ir citas, kas ir efektīvākas. Un tajā nozarē šobrīd pavisam pamainījušās lietas otrādi, ka daudzi no tulkiem vispār ir bez darba, tāpēc, ka mākslīgais intelekts to ir daudz ko paņēmis. Kas ir tā platforma, ko tev, vai kas ir tā taciņa, vai kur tā lielā ziva dzīvo, to var atrast regulāri pagūglējot, regulāri pagūglē vārdus ar kādiem klienti, meklē tavu produktu vai pakalpojumu un skaties, kas izlaiž pirmajā vietā. Un dažkārt likās, nē, taču visas gads būs viens un tas pats, nē, tirgus pozīcijas mainās. Un tam ir labi sekot līdzi, vismaz reiz 3 mēnešos ieliec savu atgādinājumu, datoru remonts tajā un tajā pilsētā, angļu valodas kursi tajā un tajā vietā, pārdāšanas pakalpojumu tajā un tajā vietā. Daudzās platformās ir gan maksas, gan bezmaksas pakalpojumi. Nevienmēr, bet ļoti bieži lielāko daļu uzmanības, ko tur vispār var piesaistīt, var iegūt ar vienkāršu bezmaksas sludinājumu, nevis to dārgo, kas izcelts trekanrakstā. Līdzīgi kā sociālā mediju platformu kontekstā. Atceries, ka tavu panākumi nav tikai tavējie. Lielai zivei mainot virzienu, tu ļoti pēkšņi var palikt uz ielas, vai arī šīs platformas izmaiņas turpmāk var nenest tev vēlamo rezultātu. Platformas mainās, viņas pēkšņi, visbiežāk tas ir, es domāju, papildus maksas iekasēt, lai kaut ko no tevi, tas, kas agrāk varbūt viņas pašos sociālos mēdījos daudzās platformās bija vienkārši tev liekot tur kādus postus, tekstus vai video, tad pēc kaut kāda laika, lai no tā, ka pēkšņā informācijas pieplūduma, kas tur ir, loģiski viņi paprasa vēl ekstra naudiņu. Un tā būtībā ir bijusi tā attīstības līkne visām vadošajām sociālo mēdīju vietnēm. Bet tur mēs neko nevaram darīt, bet ko mēs varam skatīties,
kas ir tā lielā zīve, un iemērkt tos savus pirkstiņus lielākos ūdeņos. Piemēram, šeit konkrētais gadījums, mēs esam vietās, kas saucās Kapalbio. Un paliekam vienā viesnīcā, kur, ja nemaldos, ir kaut kādi, lielākā viesnīca tā ir šī te pilsētiņā. Un pilsētiņa ir cietoksnis pēc būtības, kur ir viduslaika mūri, pa labi, pa kreisi. Un viesnīca, kurā mēs paliekam, viņi te nevar redzēt, viņi ir aiz tur tā aiz stūra. Liela viesnīca, varētu teikt, pat vairākiem simtiem varbūt numuriņi, ne, bet tuvu tam. Viesnīcas foijē un arī istabiņā varēja dabūt tādu plakātu ar to, kas tad ir šajā vecpilsētā atrodams pa ēstuvēm. Un viena no tām ar lieliem trakniem rakstiem arī bija izcelta šī te Trattoria La Torre da Carla. Un es īsti nezinu, vai viņi bija tie, kas bija iniciatori šī te kartei, viduslaiku šī te cietokšņa kartei, bet ja tas tā bija, tad viņi ir izdarījuši pareizi, jo ko viņi ar to izdara, viņi iemērts pirkstiņus pie tās lielās zivis, jā, tam piemēram šī gadījumā tā viesnīca, jo šeit nav tikai viens restorāns, šeit ir kādi 20 pāris, gandrīz pie 30 restorāniem šī te konkrētajā mazajā ciemiņtiņā. Un ir svarīgi, protams, ka tu novirzi kaut kādu bāru pie sevis. Un viens no veidiem, ko šī te konkrētā trattorija ir izdarījusi, ir uztaisījis karti, vai bijusi viena no tiem, kas izdomā, ka viņi reklamēsies tajā kartē, un viņi piedāvājumi, ja biļņu nosaukumu izcels daudz vairāk. Viesnīcas viesi tur ir daudz, un visi saņem šo te karti, jo loģiski viņi ciemojās šī konkrētajā vidē pirmo reizi, un viņiem interesē, kas ir tas, uz kurien iet. Un mēģina uzminēt, kur vakar mēs ar Gunitu bijām vakariņās. Šī te konkrētajā restorānā. Tāpēc, kad es viņu atpazinu viesnīcā ar nosaukumu, un pēc tam atpazinu arī ejot cauri vecpilsētai. Un šādi piemēri ir redzam arī dažādās industrijās. Tā kā lielā zive var būt no dažādiem stūriem un no dažādām vietām. Pēc galvenais to lielo zivi atpazīt un to taciņu atpazīt, un viens no tiem ir regulāri googlējot un skatoties. Un arī šādā te fiziskā veidā ir industrijas, kā jau šis te restorāna bizness, kur ir labi tā darīt un pozicionēt sev arī drukas mēdījos. Bet tā, ejam daram, un rīt tiekamies nākamajā grāmatas nodaļā.